Paldies Dievam, ka Viņš mums atklājas, ka Viņš mums šodien atklājas. Jā, ne tikai apstuļu laikos, bet Viņš arī šodien runā uz mums, darbojās pie mums. Un es gribēju šodien dalīties ar tevi, ar to, ko Dievs man atklāja, ko Viņš uzrunāja. Un es ticu, ka Viņš grib runāt caur šo notikumu, ko es piedzīvoju, uz vairāk cilvēkiem. Un es ticu, ka šie vārdi, ko Dievs uzrunāja, ka tie ir šim laikam ļoti svarīgi vārdi, un tas, ko Dievs grib, lai mēs ņemam vērā. Un Dievs uzrunāja, jā, kad Viņš vēlās lūgt caur mums, Viņš vēlās lietot mūs, Viņš vēlas, lai mēs esam Viņa gaismas kanāli, un Viņš grib darīt savus brīnumus mūsu dzīvēs un caur mums. Viņš grib lietot katru, un Viņš vēlas, lai mēs vairāk un vēl vairāk nākam Viņa tuvumā, lai mēs nākam Dieva tuvumā, kur mēs varam piedzīvot Viņu, kur Viņš var līt uz mums. Jā, un kad mēs nākam Viņa tuvumā, un kad mēs nāksim Viņa tuvumā, mēs aizvien vairāk un vairāk, kad piedzīvosim Viņu, tad mēs redzēsim tos brīnumus, tās lietas, kuras Dievs caur mums grib darīt. Un Viņš grib darīt caur mums, darboties. Tādēļ Dievs mūs šodien aicina ļauties Viņa vadībai. Neskatoties uz to, kāda šodien ir diena, vai šodien ir otrdiena, vai šodien ir trešdiena, vai sestdiena, vai pirmdiena, svētdiena, jā. Vai rīts, vai vakars, jā, Viņš vēlās ļauties, lai mēs varam Viņa vadībai. Ikvienā vietā un ikvienā lietā, lai mēs ļaujamies Viņam savā dzīvē. Un Dievs mūs vadīs. Dievs vadīs, un Viņš grib vadīt mūs dziļumā. Es ticu, ka tāpat kā Viņš grib vadīt mani dziļumā, tāpat Viņš vēlas daudzus vadīt savos dziļumos. Un Dievs man rādīja redzējumā jūru, un Viņš man rādīja jūras viļņus. Un šie te viļņi, viņi skalojās nemierīgi pret krastu. Un Dievs uzrunāja, ka tie viļņi, tās ir tauta žēlabas. Tā ir žēlošanās. Es dzirdu, ka tās ir tauta žēlabas, un ka tās ir visas tās žēlošanās, kuras tauta izrunā, un kad zeme tiek apskalota ar šīm žēlabām, un notiek visu laiku šīs žēlabas. Tādā veidā cilvēki runā, cik viss ir slikti un cik viss ir nelabi, un
debes tētis, viņš uzrunāja mani rādot šo redzējumu, kad viņš vēlas mainīt tautas runas. Viņš grib noņemt žēlošanos no sirdīm, jo tās nospiež sirdis un neļauj sirdīm brīvi uzelpot. Neļauj sirdīm brīvi elpot svētajā garā un neļauj Dieva garam brīvi plūst mūsu zemē, pa šo zemi plūst Dieva garam. Un es vēl dzirdēju tādus vārdus: neskaties negācijas, neskaties tur, kur ir negācijas, neskaties tur, kur runā par negācijām, kur ir negatīvisms, visādas negatīvas ņemšanās cilvēku. Un neskaties to, kur cilvēki strīdās, kur ir visādi strīdi, kur cilvēki darbojās tumsā un kur ir visādas burvestības. Un tas viss nav jāskatās. Un Dievs uzrunāja neskatīties tādus kanālus, jo tā ir liekulība un tas ir fars. Jo mēs neesam aicināti būt par liekuļiem. Mēs neesam aicināti būt par liekuļiem, kuri atkāpjas no Dieva vārda patiesības. Jā, kur ar savu muti sakām, ka mēs mīlam Dievu, ka mēs ticam Dievam, ka mēs mīlam Dievu, ka mēs gribam, lai viss būtu labi šajā zemē, ka mēs gribam, lai valdītu patiesība šajā zemē, valdītu miers, valdītu mīlestība, bet ar saviem darbiem mēs to noliedzam, ja mēs ejam tur, kur ir ļaunums. Un tādējādi mēs arī līdzdarbojamies kopā ar šo ļaunumu, un ienaidnieks, kas ir visa tumsa, ļaunums, netaisnības, tas viss mūs var turēt savā varā, šo zemi. Ienaidnieks tādā veidā var turēt ļaunumā, un tādā veidā var ļaunais paverdzināt cilvēkus. Un mēs domājam, ka tas viss šāda tipa kanāls skatīties, ka tas ir nevainīgi un ka tas nekādīgi neietekmēs slikti mūs un ka tā ir dzīves norma. Jā, un mēs domājam, ja es paskatīšos to seriālu, kur visi, pieņemsim, bļaustās, ja, un strīdās, kur viens otru nīst, kur viens otru slepkavo, ja, nekas slikts tas nav, ja. Ja es paskatīšos kādu realitātes šovu, ja, kuru reklamē visur, ja, un kur arī visu laiku notiek, pieņemsim, skandāli un visādas problēmas, kur visu laiku ir, jā, varbūt kādu brīdi mēs varam iegūt kādas emocijas un mēs varam tikt ļoti uzjautrināti un mums var likties, ka tas ir jauki, bet patiesībā tas, kas notiek, mēs tiekam iztukšoti. Jā, jo šis te saturs parasti, kurš ir šādos realitātes šovos, tas nav labs saturs un jā, un mēs ejam kaut kur, tur un tur un tur, un mēs skatāmies visu to, ko televīzija, pieņemsim, piedāvā, ja, un ko internets, ja,
Jā, un tas patiesībā mūs var ļoti slikti ietekmēt, jo tādi seriāli un tādi šovi realitātes, viņi nes sevī informāciju, ja tur notiek tādas lietas, ja, kā arī Galatiešiem vēstulē ir teikts, ja, kad tur ir uzskaitīti miesas darbi, kas ir miesas darbi, ja, kas strīdi, dusmas, nenovīdība, šķelšanās un zaimi un visādi veidi, tāda veida ļaunums, ja, kad, lai tas nav mūsu vidū, ja, bet tieši otrādi, ja, mīlestība, ja, lēnprātība un miers, ja. Paņēmu bībeli, aizgāju pēc bībeles, lai precizētu šo te rakstu vietu, un es paņēmu arī lupu, jo es jau vairāk neredzu tik smalkus burtus ar šīm brillītēm, un līdz ar to es paņēmu lupu, lai izlasītu precīzāk. Galatiešiem 5. nodaļa tā ir, un te ir teikts, bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, burvība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, citu izaicinādami, citu apskauzdami. Lūk, šādi vārdi ir Bībelē Galatiešiem. Galatiešiem gribēju parādīt jums savu bībelīti. Re, kur bībelīti jau tik ļoti ir strādāts ar šo bībeli. Jā, un pasvītrots ļoti daudz. Šī ir mana pirmā bībele, mīļākā mana. Jā, tā kas te rakstīts ir? Jā, ne kalpībai grēkam. Ar lieliem burtiem, re, kur sānā ir uzrakstīts. Pa visu sānu, varbūt var redzēt, re, kur ne kalpībai grēkam. Jā. Tā ka Dievs aicina mūs sekot viņam un būt atvērtiem viņam un būt viņa gaismas kanāliem. Jā, ko es gribēju piebilst, to, ka vienu vakaru man izleca internetā viens realitātes šovs, un es mazliet viņu atvēru, paskatījos, un man palika nelabi. Un Dievs uzrunāja šo vārdu, un es jūtu, kad Dievs grib, lai es dalos ar šo vārdu, un saku to cilvēkiem, jo viņš vēlās darboties, jā, caur tevi, caur mani, caur mums, un jā, parasti es nemīlu skatīties tādus šovus, un es sapratu, ka ne tāpat vien arī es paskatījos, jo viņam tiešām bija nododama vēsts.
jau caur šo te piedzīvojumu, ka šis piedzīvojums ne tāpat vien bija. Tā ka, jā, lai tiešām mēs esam tie, kuri pārvadājam Dieva gaismu, lai viņš caur mums var līt, lai viņš caur mums var lūgt, lai viņš caur mums var darboties un darīt to, ko viņš ir iecerējis darīt caur mums, darīt savas brīnumainās debesu lietas, vairāk, lai mēs esam viņa klātbūtnē un viņa atmosfēra, lai piepilda vairāk mūsu šo zemi, lai viss mainās.